Pirms pusotra gada dibinātā kompānija L Hotels pērn lūgusi uzturēšanās atļaujas 9 saviem investoriem. Uzņēmumu akcionāru saraksts ir raibs. Tajā ir 30 personas no Indijas, Afganistānas, Pakistānas, Turcijas, Čīles, Malāvijas, Sīrijas, Vanuatu republikas un citām valstīm. Lai gan lielākoties katrs ieguldījis 100 000 eiro, investori tikuši vien pie B kategorijas akcijām. Saskaņā ar statūtiem tās nedod nekādas balstiesības uzņēmumā. Mums ir restorāni, mēs atvērsim viesnīcas, tātad mēs nodarbojamies ar lielu biznesu. L Hotels ir līderis starp uzņēmumiem, kuru investoriem atteiktas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Šī programma ļauj ārzemniekam pretendēt uz uzturēšanās atļauju uzņēmuma pamatkapitālā ieguldot 50 vai 100 000 eiro. Pēc de facto pieprasījuma Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtie dati rāda, ka interese par programmu pieaug. Pērn iesniegti 109 pieteikumi, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, nozīmē gandrīz 5-kāršu palielinājumu. Labdien! No Latvijas televīzijas žurnāliste Ella Simjonova. Sakiet, es varu runāt ar uzņēmumu vadītāju Robertu Stafecki? Šāds piemērs ir Robertam Stafeckim piedarošā Latvindija grupa. Lai gan divu uzņēmumu pamatkapitālos bija ieguldīta nauda, 2024. gadā tiem ir nulles apgrozījums un zaudējumi. Stafeckis rakstiski skaidro, 10 miljonu eiro vērtais studentu viesnīcas projekts nav īstenots, investori izstājušies no projekta un pagaidām tiek vērtēta iespēja attīstīt mazāku dzīvojamo ēku Rīgā. Uz šā visumā nepievilcīgā fona termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanas iespēja apmaiņā pret vismaz 50 000 eiro investīciju ir neliels gaismas stars, kas padara Latviju pievilcīgāku salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm. De facto noskaidroja, ka Roberts Stafeckis joprojām atrodas uz apsūdzēto sola saistībā ar izstādi Expo Milano 2015. Prokuratūra apsūdz viņu amatpersonas bezdarbībā, kādēļ valstī nodarīti 300 000 eiro zaudējumi. Lai gan divas tiesu instances Stafecki attaisnoja, augstākā tiesa lēma, ka lieta pret viņu jāskata atkārtoti. Tika iesniegti, tā teikt, pieņemšanas nodošanas akti, kuri patiesībā noskaidrojas, ka viņi bija fiktīvi, nebija tie darbi veikti. Tas ir tas, kas tiek inkriminēts. 5 kompānijas, kas saviem investoriem piesaka uzturēšanās atļaujas, saistītas ar uzņēmēju Baibu Krievņu Sutoru. 3 no tām ir nodokļu parāds. Tā klienti nenāk, viņa pati nenāk? Kaut kā ļoti reti, bet tā viņiem patsarīgs birojas nav uz vietas. Šo kompāniju piesaistītajiem investoriem atļaujas piešķirtas 2022., 2023. un 2024. gadā, taču pērn iesniegtie pieprasījumi vai nu noraidīti, vai vēl atrodas izskatīšanā. Es kā jurists skatos, ka, ja ir izpildīts likuma prasības, tas ir samaksāta nauda, ir ieguldīta nauda, ir samaksāts valsts nodevs un ir izpildīts visas prasības, tad no uzņēmuma vairāk neko prasīt nevar. Tā dēvētā zelta vīzu programma radās 2010. gadā. Idejas autors bija toreizējais Rīgas vicemērs no LPPLC Ainārs Šlesers, bet priekšlikumu Saeimā virzīja Tautsaimniecības komisija tolaik Tautas partijas politiķa Venta Armanda Kraukļa vadībā. Jo katrs šis darījums beigās dod arī nodokļu ieņēmumus, katrs šis darījums beigās dod arī jaunas darba vietas. Programmas pirmajos 4 gados nauda ieplūda strauji, pārsniedzot 1 miljārdu eiro, pārsvarā no Krievijas. Taču ieviešot stingrākus ierobežojumus, naudas plūsma apsīka. Šobrīd zelta vīzu programmas investīcijas veido mazāk nekā 0,5% no kopējiem nerezidentu ieguldījumiem Latvijas ekonomikā. Tas, kas šeit bija, tas vairāk ir tāds, varētu teikt, imigrācijas vai fiskāls instruments. Vai mūsu mērķis ir izdot uzturēšanās atļauju, vai mūsu mērķis ir tomēr veidot investīciju. Pirms 10 gadiem investoru programmu paplašināja, ļaujot uzturēšanās atļauju Latvijā iegūt arī tiem, kas nopirka bezprocenta valsts vērtspapīrus. Principā tā ir uzturēšanās atļauja vienkārši nopirkšana. Jā.
Aizvadītajā nedēļā Saeima šo iespēju tomēr svītroja. Valsts varētu atteikties arī no uzturēšanās atļauju piešķiršanas apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi. Par to politiska vienošanās panākta jau 2022. gadā. Taču ekonomikas ministrija tagad virza priekšlikumus šādu iespēju saglabāt. Nonāk ekonomikā gan investīcijas, gan arī valsts budžetā tiek iemaksāti līdzekļi, kurus mēs tālāk varam izmantot būtisku aktivitāšu finansēšanu. Ekonomikas ministrija uzsver, ka trešo valstu investorus rūpīgi pārbauda atbildīgās iestādes un drošības riski tiek atsijāti. Turklāt agresoru valstu pilsoņiem vīzas nepiešķir kopš 22. gada. Tomēr valsts drošības dienests brīdina, arī pārbauda negarantē, ka investors neradīs draudus Latvijas drošībai. Mēs redzam tendenci, ka Krievija termiņu uzturēšanās atļaujas saņēmēji, kas ir saņēmuši šo atļauju pirmreizēji kā Krievijas pilsoņi, tagad ir gadījumi, kad viņu vēlas pagarināt kā Izraēlas pilsoņi. Kamēr no termiņu uzturēšanās atļaujām par ieguldījumiem valsts obligācijās un banku pakārtotajās saistībās valsts jau atsakās, pār investīcijām uzņēmumos stingras apņemšanās nav. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atzīst, pat ja uzņēmums faktiski neko nedara, bet formāli samaksā prasītos nodokļus, uzturēšanās atļauju anulēt ir grūti. Mums ir arī tiesvedības par šiem jautājumiem, bet mūsu ieskatā šobrīd tas atdeves kritērijs nav pietiekams. Aizdomas, ka atsevišķu uzņēmumu vienīgais mērķis varētu būt nevis saimnieciskā darbība, bet termiņu uzturēšanās atļauju iegūšana, parlamentārajai izmeklēšanas komisijai pauduši gan uzņēmumu reģistrs, gan finanšu izlūkošanas dienests. Dienests konstatējis gadījumus, kad ārvalstnieki veic šķietami fiktīvus ieguldījumus, bet nauda reālā biznesā nepaliek. To pārskaita schēmas organizatoriem. Tāpat tās ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad šo 50 000 limitu, kas ir likumā noteiktais, iemaksā ar vieniem un tiem pašiem līdzekļiem. Tas ir 10 000, piemēram, maksājot 5 reizes papli. Dienests raidījumam uzsvēra arī šīs schēmas mērogu. Identificēti vairāk nekā 20 uzņēmumi, caur kuriem 200 ārvalstnieki iespējams fiktīvi ieguldījuši 10 miljonus eiro. Es ceru, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija kopumā pievienosies šim gala ziņojuma secinājumam, ka šī programma ir pilnībā slēdzama. Paskatieties, ko iesniedz ekonomikas ministrija, paskatieties, ko iesniedz iekšlietu ministrija. Tur ir pretēji viedokļi. Tur jābūt vienam kopsaucējam. Kā jūs redzat, vai šajā Saeimā vēl izdosies pie tā kopsaucēja vispār nonākt? Skatoties, kā pārējie jautājumi tiek risināti pašlaik, tad ir grūti.